Tā, nu turpinām raidījumu un ielu vingrošanas sporta biedrības pārstāvji. Pareizi pateicis. Tā, nu vienkārši ielu vingrotāji. Ielu vingrotāji, jā. Jau vairākas reizes pie mums ir bijuši, vienmēr ir stāstījuši lietas, kas ir saistītas tieši ar ielu vingrošanu, kā mēs to varam darīt, kā jūs to varat darīt. Un arī visu laiku organizēt kaut kādas pasākumus, kas tieši saistītas ar vingrošanu, ar aktīvāku tādu dzīvesveidu. Pareizi tas tāds. Tieši tā. Mēs īstenībā šovasar esam izbraukājuši ļoti daudz jauniešu centrus, ļoti daudz festivālos, koncertos, pasākumos, pilsētsvētkos esam bijuši. Paliek tā kā populārāk paliekat, jums jau ir saka, šitie jau, mēs jau viņus redzējām pa televizoru vai kaut ko tādu. Nē, ir tāda. Jebkurā gadījumā mums ir tā, ka mums pietiek aizbraukt uz vieniem kaut kādiem pilsētas svētkiem, tur kaut kādā grobiņā, kad jau zvan no Liepājas, zvan no tā, tur tas jau tā izplaties ir. Un, protams, mums arī tagad diezgan aktīvi strādā reģionālai pārstāvi, kas citās Latvijas pilsētās arī brauc, teiksim, no Smiltenes, tur uz Valmieru uzstājas. Un jau ir aizgājis tā, jau izplaties, jā. Pa šo vasaru mēs esam izplatušies ļoti lielā skaitā. Bet sākāt jūs jau tā baigi... Sākām 4 puiši vingrot, uztaisījām biedrību. Tagad jau 1000 vingrot. Tas sports ir kļūst populārs diezgan, jā. Jā, bet par to jau ir gan jau runāts vairākos SEM raidījumos, bet par ko mēs vēl laikam neesam runājuši, varbūt tikai pieminējuši, ir atkal kāds pasākums, kur jūs rīkojat kopā ar... Vingrošanas olimpisko centru. Tātad šī pasākuma autors ir Jevgeņijs Saproņenko, olimpiskais vicečempions vingrošanā, un viņš nāca pie mums ar ideju, kad uztaisam tādu apvienotu pasākumu, kur būs ielu vingrotāji, parkour būs vingrotāji, un tad beigās sanāk tā, ka tas būs tāds liels visu vingrošanas kultūru tāds miks festivāls. Pie jums pat nāk olimpieši ar savām kaut kādām idejām. Un mums ir arī neliels klipiņš, kur arī varēsim paskatīties pēc maza mirkļa, bet tur ne tikai viņš vien piedalīsies. Kas tur vēl būs? Tātad ielu vingrotāju sacensības būs visu dienas garumā, vairākās disciplīnās. Būs parkour profesionāļu šovs, būs improvizētas sacensības visiem skatītājiem. Būs mūsu olimpiešu un visu Latvijas izlases vingrošanā tāds šovs uz visiem tiem rīkiem. Ļoti populārs tad šovu programmas ir ārzemēs, tagad mēs mēģināsim to pirmo šovu arī Latvijā uztaisīt. Būs bērniem tur visāds uzpūšams atrakcijas pa garšīgām balvām. Būs tas tāds festivāls visai ģimenei un galvenais bez maksas. Bez maksas tātad viss var svētdien atnākt. Ļoti ātri visu izstāstīt. Nē, bet es jebkurā gadījumā var to, teiksim, arī sīkāk izstāstīt. Bet tagad, jā, mēs varam paskatīties arī to video materiālu. Es esmu Mārcis Leiziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības vadītājs. Čau, mani sauc Jevgeņijs Saproņenko, es esmu olimpiskais vicečempions. Es esmu Igors Vikrovs, olimpiskais čempions vingrošanā. 19. septembrī aicinām visus jūs kopā ar ģimenēm atnākt uz lielo vingrošanas festivālu. Šī vingrošanas festivāla ietvaros Igora Vikrova meistarklase, Jevgeņijs Saproņenko meistarklase, ielu vingrotāju sacensības kopā ar Adidas, parkour šovs no profesionāļiem, 10 kvalificētu vingrošanas treneru uzraudzībā. Jebkurš no jums varēs pamēģināt jebkuru vingrošanas disciplīnu un improvizētās parkour sacensībās varēs piedalīties jebkurš no jums. Ģērbjamies sportiski, lai katrs no jums varētu izmēģināt visu šajā vingrošanas zālē. Obligāti ņemiet līdzi savus bērnus, jo viņiem būs ļoti interesants atrakcijas par ļoti garšīgām balvām. Un visi kopā mēs jūs aicinām 19. septembrī šeit, Olimpiskajā centrā 14:00, lielais vingrošanas festivāls visai ģimenei. Tas galvenais, tas viss ir bez maksas. Patiesībā, jo tu to visu, ko tu pastāstīji, tas bija tā kā atkārtojums, plus vēl vizuālais materiāls, vizualizācija tam visam. Bet, varbūt tad sīkāk, kas tad tur īsti, piemēram, es tagad gribētu aiziet 1:02, jā, tas ir pa dienu, svētdienu, 9:00 pa dienu. Ir tā, ka visas dienas garumā notiks viss kaut kā. Es domāju, ka būs tik daudz, ka cilvēkiem būs diezgan pagrūti varbūt koncentrēt savu uzmanību uz kaut ko konkrētu. Trijos jau, teiksim, sāksies freestyle konkurss. Freestyle konkurss ielu vingrotājiem, un, teiksim, freestyles ir, kad ielu vingrotājs iznāk priekšā, un viņš var darīt tur, jebko kaut ko savu. Iespējams, arī, ko Mihails mums ir studijā līdzi, viņš varētu parādīt, teiksim, savu freestyle nelielu. Ja mēs viņam palūksim, vai ne? Mihail, parādi kaut ko, parādi tā, tad tagad es gribēju teikt aplausim, ko mēs te aplaudēsim, nav jau ko aplaudēt. Tas ir, teiksim, tā, mēs ar kamerām varam tagad parādīt, oho, aiziet, opā.
Jā, mēs ar Ilūtu arī tā mākam. Un speciāli žūrija vērtēs, teiksim, kaut kādu izpildījumu, kas ir. Ak, Dievs, tā. Es domāju, kur varbūt to ar planšu, viņš arī, teiksim, viņam tāds kroņa elements ir uz pirkstiem planšā stāties un pumpēties. Tas ir ļoti sarežģīts elements, ko, principā, pasaulē ļoti maz cilvēku var vispār izpildīt. Jā, pirkstiem ir jābūt... teiksim, viņš dažiem var ar pirkstu tā... Mierīgi. Tas nozīmē vienkārši, tas ir līdz kaut kas, viņš tagad iznāca un mums būs, protams, spilgšanās tieņu un līdzteksts, ko mēs nepaņēmām šeit līdz uz studiju, bet viņš iznāk ārā, jebkurš no ielu vingrotājiem un parāda savu freestyle un žūrija viņu vērtēs. Tas bija tāds mazs freestyles, kas būs tikai viena maza daļiņa no vispār visu pasākumu. Bet šie te olimpieši jau iepriekš pieminētie abi, ko tad pie viņiem tur un ko viņi tur darīs? Viņi rādīs uz katrs uz savu, teiksim, tāda meistara galvenā tāda rīka, kas viņiem vislabāk padodās. Viņi taisīs savu programmu, kas viņiem ir bijusi olimpiskajās spēlēs. Un viņiem arī asistēs visu Latvijas izlases vingrošanā, sākot ar pašiem mazākajiem un jaunākajiem, kas tur darīs brīnumus. Viņi lēkās un lēkās rādīs tur visādas triks uz batutiem, uz riņķiem, uz līdztakām pilkšanās tieņiem. Būs tāds atsevišķi visas tās komandas uzstāšanās gan arī stundas garumā. Tagad tas viens ir it kā aiziet bišķi tagad paskatīties, ko tad citi var un ko olimpieši var izdarīt un to visu dzīvējā, nevis pa televizoru pasīties. Bet vēl? Vēl lielākais bonus tas, ka tajā pasākumā var atnākt, apģērbties sportiski un visas dienas garumā pie katra vingrošanas rīka, pie katra batuta, pie katrām tur līdztakām, pie visu būs treneris klāt un katrs varēs pienākt klāt uzdot savus jautājumus vispār par vingrošanu, par tiem rīkiem. Un pats galvenais varēs pamēģināt. Visas dienas garumā varēs izlēkāties uz batutiem, iemācīties lekt salto. Teiksim, tu māki salto lekt? Nemāku. Tad tev ir obligāti jāatnāk svētdien un tevi treneri es jau tajā laikam redzēju, kādām acīm ir skatījos, ka bet pagad tā uzreiz var ņemt un lekt, tur taču vajag dušaņ kaut kā sagatavoties. Jau es aiziešu tagad un treneris pateiks, lec un es uzlikšu. Ar to arī ir tā speciālā vingrošanas zāle ir laba, kad viņai viss ir padomāts. Viņai ir tās mīkstās bedres. Teiksim, es pats gudīgi teikšu, es vakar pirmo reizi iemācījos lekt salto, arī aizgāju, un man tur tāds vingrošanas sporta centra treneris Juris, viņš man iemācīja burtiski stundas laikā lekt salto, kad es domāju, ka es savos 26, 27 gados vairs vispār neko tādu nedarīšu dzīvē. Bet es iemācījos lekt salto, un es aicinu visus vienkārši atnākt un pamēģināt kaut ko jaunu. Interesanti. Es skatos, jūs te arī ņematies ar to pievilkšanos un tādām lietām. Šis ir video, kad mēs... Tas jau bija, jā. Jā, mēs vienkārši braucam regulāri. Arī tagad mums ir nākamnedēļ jau Tukuma rajonā vienā internāta skolā jābrauc uzstāties. Tagad mēs braucam vairāk pa bērnamiem un specializētām skolām bērniem tur stāstam un rādam par ielu vingrošanu. Jo Rīgas skolas mēs esam lielākoties kaut kāds rajonu centrus izbraukājuši, tagad mēs esam pievērsušies tieši tajā Latvijas braukāšanai. Labi, ko? Es domāju, ka mēs varētu izspēlēt arī to pieminēto jau raidījuma sākumā konkursu. Tagad mēs aicinātu zvanīt visus jūsu skatītājus. Telefona numurs ir pat piemiršu 67 200 702. Jā, 67 200 702. Mums balvās ir ielu vingrotāju krekls. Tas tā kā džekam, izmērs. Tas ir džekam, jā. Man arī derētu, laikam. Jā, tas ir, īstenībā šos kreklus nesā tikai tāds spēcīgi puiši. Tas ir krekliņš no mums, no ielu vingrošanas sporta biedrības un no vingrošanas olimpiskā centra. Šis mazāk spēcīgiem puišiem. Tas ir meitenē. Līdz ar to, teiksim, ja jūs vinēsiet šajā konkursā, mēs dāvināsim jums abus šos krekliņus un jūs varēsiet jau svētdien nākt kopā. Tā kā savējie gandrīz. Kā savējie, jā. Principā, teiksim, ja uzvar meiteni, tad viņai jādabūja džeks, bet mums ir zvans. Halo! Halo! Čau! Kā tev sauc? Ivars. Ivars? Jā. Tu esi puisis, Ivar, pareizi? Jā. Kā ar vingrošanu? Viss kārtībā. Viss kārtībā? Vingro? Dažreiz. Dažreiz? Nē, dažreiz neder. Vajag? Centīšos biežāk. Jā. Tā, kad dabūs reklu, tad biežāk. Labi, Ivar? Droši vien. Ivar, jautājums tad šāds. Ivar, kuru reizi pēc kārtas vispār šāds pasākums tiek organizēts? Tātad lielais vingrošanas festivāls. Jā, lielais vingrošanas festivāls. Kurš šis pasākums ir pēc kārtas? Varat variants pateikt ar mums? Tātad variants ir pirmais vai otrais? Otrais. Ivar? Nē. Jābūt, teiksim, pirmais, otrais vai trešais? Pirmais. Protams, Ivar. Ivar, protams. Tā kā tu saņemsi balvā šos krekliņus un nāksi uz mūsu vingrošanas festivālu jau kā savējais.
Labi. Ivar, mēs tev atzvanīsim, jā, tā kā krekliņi ir tavējiem. Jā, super. Un tātad visiem pārējiem atgādinām, ka šis te, par ko runājām, lielais vingrošanas festivāls, kurā varēs gan skatīties, gan arī darīt visādas lietas. Jā. Varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs tev neminējām. Pats svarīgākais, laikam, ir ģērbties sportiski. Ģērbties sportiski, nākt ar ģimenēm, bērniem. Vienkārši iedomājieties, bez maksas svētdien, tad, kad viss ballīts ir izballēts. Viss ir jau tā kā garām, liekas, ka svētdien, pirmdien jāiet. Nu jā, divos tas varētu būt, ka jau ir cilvēki pamodušies. Cilvēki ir pamodušies, viņiem visai ģimenei vajadzētu kaut ko darīt. Viņi atnāk un visu dienu varēs viņu skatīties, piedalīties, dabūt balvas. Un, es domāju, ka vienkārši tas ir pats galvenais, kas ir jāiegulē. Gan lieliem, gan maziem. Es ieteiktu ņemt visus līdzi. Tāpēc viņu saucam visai ģimenei, kad visiem būs ko darīt. Bērni būs pieskatīti, vecāki būs nodarbināti. Mihails atkal rādīs visādus trikus. Mihails rādīs jau kaut ko stipri labāk. Kaut ko stipri labāk. Nu jā, šis arī nebija slikti, jāsaka. Paldies, ka atnācāt un pastāstījāt. Gan jau, ka tiksimies vēl kādreizīt, kaut ko varbūt parādīsiet, varbūt kaut ko atkal norganizēsiet. Jā. Un lai labs pasākums svētdien. Tiekamies 19.